Nu, skaisti. Tā būtu forši, ja mēs varētu multiple speakers. Es varētu tevi un sevi piepinnot, vai ne? Mhm. Superīgi. Mēs tagad esam pie vienā ekrānā. Tā, labvakar visiem! Sen neesam izgājuši dzīvajā ēterā, vakara sarunās par vērtīgo, par būtisko un, protams, par veselību. Un šodien, pēc ilgiem laikiem, mēs atklājam sarunu kopā ar Zelmu, kas nav bijis pirmo reizi nenotiek. Un, un es gribu patiešām vairāk izzināt no tevis, Zelma. Mūsu viesi tad ir Sijā Doles mairažotāji. Un šo kompāniju šodien pārstāv Zelma, laikam pats galvenais iniciators, kas to visu ir aizsācis. Un lūkšu tevi mazliet varbūt iepazīstināt, kā tu līdz tam nogāji. Tāpēc, ka mēs, ja tā atcerās, man liekas, mēs tā nopietnāk ar tevi sākām ceļu 2021. gadā, kad mēs satikāmies ar dzīvo ūdeni, kad es aizgāju uz nutriciologiem mācīties, tu uz naturopātiem īsi pēc tam. Un mūsu ceļš burtiski, var teikt, pa šiem gadiem ir stipri, stipri izmainījis mūsu uzskats gan par veselību, gan par produktiem, gan par šo te, nu, kā lai saka, no kurienes tad īsti sākās mūsu veselība. Lūdzu, Zelma, iepazīstina ar savu ceļu. Jā, kad vienmēr saku par šo te, no kurienes rodas veselība, tad man gribās citēt, nu, ne tāpēc, ka viņš būtu foršs politiķis, bet, nu, Šlesers kādreiz teica, ka sievietes skaistums nāk no iekšām. Mēs varētu teikt, no katra cilvēka, viņš, protams, to domāja no iekšienes, bet, ja tā paskatās tādā uzturterapijas kontekstā, tad viņām bija diezgan liela taisnība, ka no iekšām mums arī viss sākās, un tik labi mēs kaut ko ēdam un uzsūcam, tas arī mums. Arī, kā saka, uz ārieni, un tas tā arī viss notiek. Jā, par sevi pastāstīt, ka esmu Sijā Dolas dibinātāja, jā, es ar to juridisko pusi, bet, nu, mēs esam mūsu ģimenes uzņēmums, ja kopā ar vīru to daram. Viņš vairāk par visādām tehniskajām un smagajām lietām atbild, es esmu sociālo tīkli un visādas juridiskās lietiņas. Sākām šo visu tādēļ, ka es diezgan daudz lietoju ābolu etiķi, un tad viņš kā praktisks cilvēks būdams teica, ka vajag pašiem uztaisīt un nav ko veiklā pirkt. Un uztaisījām un sanāca tik labs, nu, ka viņš atkal, ka viņam tāds uzņēmēja gēns, un viņš ierosināja, ka, nu, uztaisam vairāk. Un man gan toreiz puikam bija kaut kāda nepilns gadiņš, man likās, nu, kur nu vēl tad kaut ko taisīt un ņemties un darīties, bet, nu, kaut kā tā arī bija. Sākām taisīt, Pāviņš blakus ratiņos tur kaut ko dīdījās, kaut ko rāpoja apkārt, un tā mums tie pirmie, jā, tie ābolu etiķu paraugi tapa, bija tiešām ļoti, ļoti forši un garšīgi, un sākām braukt uz tirdziņiem. Un tad sanāca, ka man vajadzēja paņemt arī mazliet akadēmisko, jo man bija diezgan pagrūti savienot mācības. Es biju sākusi studēt Londonā attālināti kā uzturterapeits, naturpāts, un man arī vajadzēja, protams, braukt arī uz Londonu uz klīniku, mācīties praktiskās lietas, bet, nu, tad es nevarēju tajā brīdī vēl, nu, ka puika bija mazs mājās, nevarēja aizbraukt, un tad man sanāca paņemt akadēmisko gadu, un tas man baigi tā kā iedeva tādu mazu spērienu, ka, nu, kaut kas ir jādara, jo es esmu pieradusi, ka visu laiku es mācos, es esmu visā šajā sistēmā iekšā, pēkšņi tagad tā kā nekas nenotiek, un tad nu, man pašai ļoti liela aizraušanās ar augu valsts, tā kā ar fitoterapiju, augu dziedniecību, ko, protams, es arī skolā mācījos, jā, tad tas viss kaut kā salikās kopā ar etiķi, un arī manām vēl vienām paralēlām fitoterapijas studijām, kur arī mana skolotāja no Amerikas, savukārt viņa arī ļoti smuki taisa visādas tinktūras, un arī uz ābolu etiķa bāzes, un tam līdzīgi, un viņa tik fantastisks recepts bija, kā man likās, ka to visu vajadzētu arī, nu, tā kā dažādot, jo ābolu etiķis ir pieejams visdažādākos veidos, un arī, nu, teiksim, es neesam arī vienīgie mairažotāji Latvijā, tad gribējās gan kaut ko interesantāku, gan arī, nu, tā kā uzturu ziņā vērtīgāku, un manā skatījumā arī ārstnieciskāku. Jo priekš manis, kopš es esmu kļuvusi par uzturu terapeitu, ēdiens ir zāles, un, nu, teiksim, skatoties, kas ir uz šķīvi un ko vajag likt uz šķīvi, tad etiķis ienāk kā tāda forša šķidrā garšviela, kas ir gan garšīga, kas arī laba veselībai, un mūsu klāsts ir, nu, pat izaudzis jau līdz 20, es neesmu godīgi sakot, skaitījusi 20 ar kaut ko veidi. Un katrs veids ir
protams, mēs viņam varam atrast garšīgo pielietojumu virtuvē, Gan arī taču, vērtīgi. manuprāt, daudz svarīgākais ir tieši tā, kam vajag ar holesterīnu kaut ko noregulēt, kādam vajag asinsspiedienam, kādam vajag menopauzes atbalstam. Principā katrai dzīves situācijai varētu teikt, ir kaut kas, ko var piemeklēt. Jā, man tā arī ir sagadījies, kad ābolu letiķis ir ļoti regulārs līdzeklis, ar ko mēs sākam vispār uzlabot gremošanu. Jo izzinot arī kaut vai mājas testos cilvēkiem, cik zems ir skābes līmenis kuņģī un cik ļoti augsts ir cukuru līmenis, arī attiecīgi, cik, protams, ir šis te skābuma līmenis, kurā labi arī dzīvo dažādas sēnītes un dažādi citi patogēni, tad viens no izrādās vislabākajiem patiešām arī šiem te līdzekļiem ir āboletiķis. Tātad pati galvenā dzīve, par ko mēs šodien par un ap runāsim, tas ir nefiltrēts āboletiķis. Pasaki, lūdzu, kad cilvēkiem saka āboletiķis un nepasaka klāt nefiltrēts, tad bieži vien iedomājas, ka vienkārši ieies veikalā un nopirks kaut vai, nu, vienalga kādu pudeli. Pasaki, Mhm. kur ir tas labums tieši nefiltrētajā āboletiķī? Mhm. Zini, kā ir, teikšu tā, ka veikalā arī dažkārt ir rakstīts, ka viņš ir Nefiltrēts. nepasterizēts un nefiltrēts. Bet tur ir tāda maza niansīta, ka to dzīvības faktoru, kā saka, vai dzīvības pakāpi etiķiem var pārbaudīt mājās, ja viņš tur ieliesiet krūzītē un pastāvēs atvērts, ja viņam tā ļoti slinki un lēnām tur kaut kāda plēvīte parādīsies vai vispār neparādīsies, tad viņš ir manipulēts jebkurā gadījumā, jo pasterizācija ir uzkarsēšana vismaz līdz 60 grādiem 1 vai 2 minūtes, ja nemaldos, vai arī cik tur 30 sekundes virs 70 vai 80 grādiem. Tā ir pasterizācija. Ja tu uzkarsēs līdz 50 grādiem, tā neskaitās pasterizācija. Nu, tā kā nekas nav melots, ja. Mm. Un bieži vien ir, kad arī veikala etiķos tur kaut kas peld, kaut kāda tur, tā kā, nu, kaut kādas tur mātes elementi, ja, nu, viņa var tur peldēt, bet jautājums, vai viņa ir dzīve. Un arī filtrēšana var būt, nu jā, ka tur ir kaut kāda biezuma, bet viņš var būt mikro izfiltrēts ar kaut kādiem tur nanofiltriņiem, jo tāpēc, ka etiķu skābes tā baktērija, viņi mīl taisīt kolonijas. Nu, kā visi šie Mhm. dzīvie mazie mikrobiņi, viņi taisa kolonijas, jo viņi kopā tikai viņos ir spēks, viņi var kaut ko tur panākt un Tas ir sadarīt. kolektīva apziņa Jā, veidojās. viņi ir tādi ļoti sabiedriski dzīvnieciņi, un tur viens pats nav darītājs. Arī te, kad, teiksim, tā ir to ābolu etiķete, kā līdzīgi kā teijas sēnē, nu tāda lielā sēna pa virsu, tā arī tā ir kolonija. Viņas savāc visu celulozes kaut kādu materiālu, kas ir tās šķiedravielas nešķīstošās, sanes viņu kopā, uzauž to sēni, un tad viņas tur dzīvo kā tādā interfeisā starp gaisu viņām vajadzīgs un arī šķidrums, ja, kurā viņi tad alkoholu pārvērš etiķskābē. Un ja nav šis, tad viņas nevar tur tā kā neko tur beigi satusēt kopā. Ja viņš ir izfiltrēts, ir izfiltrēts šīs te daļiņas, bet viņš varbūt kaut kāda tur biezumi, tur, nu, grūti pateikt, ja, nu es nestrādāju tur tajos industriālajos uzņēmumos, bet jā, viens ir šis te, kad mēs nezinām, vai viņš ir bijis karsēts. Mēs nezinām, teiksim, kā, vai vismaz varbūt daļai ir izfiltrēts, lai nav šī aktivitāte, jo tāpēc, ka veikali nemīl neko, kas varētu kaut kādā veidā, nu, pēc atvēršanas tāds viegls, ja, kas, teiksim, sitēs karstā laikā, dzīves etiķis var būt pilnīgi normāli, ka viņš tāds mazliet uzdzirkstīja un tā kā tādu atnāk vaļā, ja, bet, nu, nav nekad, nu, pudeles praktiski tā kā nesprāgs, bet, nu, ir tā, ka cilvēks saka, ka kaut kas nav kārtībā ar viņu, viss ir kārtībā, viņš vienkārši ir dzīves, ja. Ar oksimelēm ir sevišķi, kas ir ābolu etiķis ar medu un augu uzlējums, tur arī ir tā, ka medu ir savi dzīvie raugi, un kopā viņi arī ar šo etiķiskās baktērijām, viņi taisa tādu dzīvu masu, ja, un ja viņas uzliek tādā, nu, kaut kādā zināmā proporcijā, viņi ir ļoti dinamiski, un arī viņi var taisīt šo un dažkārt, kad taisa vaļā, viņš tā kā špuhtelējās uz augšu, viņš tā kā tāds, nu, tur nav alkohols, bet viņš bišķi tā kā, nu, tādu šāmpi atgādina pēc Nu jā, garšas. tur tā kā rūkšanas Jā. process jau mazliet notiekās. Jā, nu tur CO2, tāpēc, ka, nu, tas ir normāli. Viņa etiskābe, principā, ir tā arī barība, kas var būt, jo, ja tā, nu, tā etiskābes baktērija, ja viņa tāda kļūst aktīva, tieši karstā laikā viņam patīk augsta temperatūra bez 20 grādiem, un tad viņi var šādi, nu, nezinu, tāpēc arī veiklā ir tā, ka, nu, protams, ka ražotājs arī noteikti viņš grib labu, viņš grib kaut kādu foršu produktu, bet, nu, veikali uzliek savus noteikumus, un, nu, cik arī ar ražotājiem nācies, kur arī ir sākuši ar lielām cerībām, ka mēs tur dosim dzīvu dabisku kombuču un to un šo, nu nav. Kaut kādā brīdī atnāk sūdzība no tā,
kādam kaut kas tur uzsprāgst, vai atnāk vaļā un viss, un tu esi izmests no aprites, un, nu, cilvēks arī jādomā, ka ir tas biznesa puse, ja tu gribi izdzīvot, tu gribi būt daudz tirgos, nu, tad tu nevari riskēt ar šīm lietām. Nu, tas ir viens. Otrs, nu, mēs visi noteikti zinām par prebiotikām un probiotikām, ja viens ir barība maziem mikroorganismiem, otri ir mikroorganismi paši, bet ir vēl trešais jēdziens kā postbiotika. Jeb tas ir tas, ko šīs dzīvās baktērijas pašas savā vilmaņas rezultātā taisa un iedod. Un tas ir tas, kas ir dzīvā etiķī, ja, kas visticamāk nebūs veikala etiķī, kurš ir kaut kādā veidā nomanipulēts, lai viņš nebūtu pietiekami tāds jaudīgs. Un tas arī ļoti, ļoti lielā mērā ietekmē to, kā mēs varam savu glikozi regulēt vai šo insulīnu jutīgumu. Šīs arī organiskās skābes, kas tur rodās, viņas ļoti lielā mērā piedalās šajā visā lielajā spēlē. Un to arī cilvēki bieži vien pamana tieši lietojot. Viņi nemāk izskaidrot, kāpēc tā ir, bet mums netrūkst cilvēki, kas atnāk, nu, lietoja to rimčiku, tur to spāņu etiķi, un tad, nu, tā kā kaut kas bija, kaut kas nebija, sāk lietot jūs, jau uzreiz jūtu rezultātu. Ja? Nu, tas ir tas, ko tu nevari uzrakstīt sastāvdaļu sarakstā, ka tagad te būs kaut kāda vīnskābe vai dzintarskābe Nu, vai to tu kaut kas. nevari. Nu, viņi izmērīs nekā, bet, nu, mēs zinām pēc datiem, jo, teiksim, ābolu etiķis ir gan daudz pētīts visādos kontekstos, gan no sastāva, gan no iedarbības, uz to pašu glikozi, uz kaut kādu holesterīnu, uz Ne, es gribu kognitīvo mazliet veselību. apstāties. Jā, es ieskrējos. Jā, Labi. tātad, lai mūsu klausītājiem būtu interesantāk klausīties tālāk, gribējuši noteikti no tevis dzirdēt tātad šos te, nu, pamat pētījumus, tātad uz ko iedarbojas tieši āboletiķis. Jo, piemēram, man šodien ir 7. diena aknu detoksam, tātad izēju viņu 11. reizi. Ļoti interesē, kas nāks man tiešām ārā arī no aknas, tātad šie te žulcakmeņi vai smiltis vai vēl kaut kas, tātad šajā tīrišanā, un tajā vistiešākajā veidā tātad piedalās āboletiķis. Ja, tad mēs lietojam āboletiķi, speciālu dzērienu veidojam vairākas dienas, tātad, ja kopsumā ir 11 dienas aktīvās, kad mēs to daram, nu, pēc tam mēs vienkārši atjaunojam mikrobiomu un attiecīgi ēšanu nesteidzamies, ja līdzīgi kā ar badošanos, tas viss notiek. Iziešana arī ir paredzēta, ja no šī te aknu detoks, tad āboletiķis ir viens no tiem, tad, kurš piedalās arī šo te akmeņu mīkstināšanā. Ja tāda ir mums aknā, un jāsaka godīgi, visas meitenes attiecīgi iepērkās pie tevis lielākoties, ja, kas ir mūsu grupā, papildina savus krājumus, un arī tās tie kursanti, kuri ir bijuši arī nutricioloģijas kursos, nu jau otrais tūlīt iet uz beigām grupa un atzīst, ka patiešām arī cukura diabētam ļoti palīdz uzlabot gremošanu un gremošanas procesus, un ļoti daudz tad ar tiem līdzekļiem, ko es iesaku, ja, tad ļoti viegli, pat nemanot, sakārto savu gremošanu, un ja tas ir nepieciešams, tad stabilizē savu svaru, ja tas ir nepieciešams, tad samazinās arī svars, tūska, ja, kurā varbūt piemīt cilvēkiem un tā tālāk. Ļoti gribās dzirdēt, uz ko tad, kādu ietekmi un uz kādām problēmām var rēķināties, ka tas vismaz kaut kādā veidā uzlabosies. Tieši pētījumi, kas ir liecina par to. Varbūt padalies. Jā, nu, pētījumi, jā, viens no galvenajiem noteikti ir par šo te glikozes līmeņu stabilizēšanu un insulīnu jutīgumu uzlabošanu. Tas ir to lielākoties pēta tieši ar pirmā tipa diabēta pacientiem. Tā ir autoimunā slimība, kurā, teiksim, organisms pats iznīcina aizkuņu dziedzeru un līdz ar to insulīnu ražojošās šūnas. Un parasti tāpēc, ka tas ir tāds, nu, diezgan nopietns stāvoklis, kur vienmēr ir vajadzīgs, tā kā insulīna injekcijas, teiksim, ja otrā tipa diabēts, tur var būt dažādi, varbūt tikai zāles, varbūt ir prediabēts, tad tur tas stāvoklis nopietnāks, tāpēc, ka tie tādi visuzticamākie rādītāji arī cilvēkiem, teiksim, nu, kā skatoties. Un tad parasti šī te pētāmā dāva ir 2 līdz pat 3 ēdamkarotes arī dažos pētījumos dienā. Arī tas veids ir varbūt no rīta, varbūt vakarā, varbūt tikai vakarā, varbūt izdalīts pa dienu. Arī tur pētnieki skatās, teiksim, vai mainot
pirms vai pēc ēšanas, vai no rīta vai vakarā, vai nesaistīta ar ēšanu, vai tam ir kaut kāda loma. Īstenībā parādās tas, ka vislabāk tomēr, ja grib šo te glikozes regulēšanu vai insulīnu jutīgumu, tad labāk vienmēr būs ap ēdienreizēm. Tas būtu vai nu pirms 10-15 minūtes ar nelielu ūdens daudzumu, vai arī uzreiz pēc. Jo aboletiķis, viņš tā kā pH līmenis viņam gana zems, ja mūsējs ir kaut kur ap 3,3. Savukārt siekals mutē mums ir sārmaiņas. Mums tur ir tāds enzīms, kas sadala mutē kožļājot, teiksim, vai nu maizi vai kaut kādu ogļu hidrātu, kas jau atbrīvo tā kā, nu, cukurus, teiksim tā, kas vēlāk uzsūksies gremošanas traktā. Arī tur pēc tam tālāk mums tur ir tas arī tāds pats enzīms, un tā kā mainoties šim pH mutē, jau, ka mēs arī to aboletiķi iedzeram, viņš mazliet paspēlējās ar šī enzīma aktivizāciju, līdz ar to enzīms nav tik aktīvs, viņš tā kā viņu deaktivizē, un tāpēc arī daļa varbūt no šīs te cietas, ko mēs apēdam ar produktu, viņa tā kā nepārvērtīsies glikozē rezultātā. Otrs, Būs slodzi aboletiķis. uzreiz insulīna, nu, Jā, tā jā, kā insulīna jā. ražošana nenotiks tik augstā līmenī. Jā, un arī otrs arī palēnina tā kā šo te kuņģa iztukšošanos, jo mēs, kad ēdam, mēs apnorījam kumosiņu, un kuņģis tāpat viņš to gremo, viņš tādas tā kā bumbiņas laiž tālāk tur zarnu traktā. Tas ir otrs, un viņš tad lēnāk to darīs, teiksim, un arī jo lēnāk mums iztukšojas kuņģis, jo arī mums glikozi, ja, teiksim, tādu ēdam daudz ogļhidrātus vai, teiksim, vairāk, tad viņš lēnāk, jo nevienmēr arī mēs varam ēst maz ogļhidrātus, bet, jā, teiksim, gada gaitā ir izveidojusies insulīna rezistence, tad tāpat tās mums vēl tā sistēma tā kā beig nestrādā. Un aboletiķis arī viens no tiem, kas, nu, tā kā regulāri lietojot, palīdz to jutību uzlabot. Vēl tas, ko dara, ierosina tā kā aizkuņģa dziedzera, arī tur sulu, nu, kur arī dažādi šie enzīmi, kas palīdz šķelt gan proteīnu, gan taukvielas, gan arī tos pašus ogļhidrātus, gan arī žultspūšļa, tā kā izdalīšanos, žults izdalīšanos žultspūšļa, kas arī, protams, ierosina aknas darbību, jo arī par tiem akmeņiem runājot, jo lielākā daļa akmeņu parasti veidojas no holesterīna. Holesterīna tieši bāzes akmens, un tas arī ir holesterīna visiem šiem līmeņiem arī ļoti svarīgi, lai aknas darbība būtu laba, aktīva, lai visu laiku tur apritētu, lai būtu labs mikrobioms, kas ar šiem žults saļiem tur izdara to, ko vajag, ja, lai teiksim, viņš sasaista tālāk šo holesterīnu, kas aiziet projām. Bet bieži vien tas var būt saistīts gan ar mazkustīgu dzīvesveidu, gan ar lieko svaru, gan ar mikrobiomu problēmām un visu ko. Ka cilvēkiem tomēr šie žultspūšļi nedarbojas tik labi, un tāpēc arī ir visādi šie akmeņi, pa ko tu runā, un, teiksim, Nu, tādā mēs ziņā, redzam, kas mums nāk ārā. Tie akmeņi ir tiešām ļoti dažādi. Viņi ir gan bilirubīna, gan žults un vispārējie. Tad jā, gan jā, vienā nokrāsā, gan citādā. Tur tiešām mhm, viņi uzreiz jā, var redzēt, ka viņi veidojas no pilnīgi dažādām nu, masām. jā, nu, bet tā ziņā arī tad aboletiķis, viņš rosina žults Mums pats sakustēšanu. galvenais ir, lai notiek mīkstināšana. Tas īstenībā Jā, jā, palīdz arī mhm, vispārīgi šim te jā. procesam, jo, lai nenotiktu iesprūšana, jo viņi pēc tam paliek tā kā plastelīniņi. Jā, nu, protams, jau nu, nosprostot žults, tas nav neviena Nē, sapnis, tur pat protams. neiet par žults ceļiem. Tur pat aizno nāk no aknām, Jā, nāknes ārā. Tā kā. jā. Nu jā, un tad tas ir viena no jomām, kur tā kā viņš ir pētīts, vēl ir arī ar jau holesterīnu, kā es minēju, arī saistībā gan ar žultspūšļu aktīvāku darbību, gan ar aknu. Teiksim, holesterīna izvadīšana, ja viņa ir tāda foršā, apritoša un, teiksim, organismā arī ir mazāk iekaisumu, par ko arī var Jā, parūpēties aboletiķis, viņš arī ir pret iekaisumu, un teiksim, arī augsts cukurs jau būs diezgan automātiski augstāks iekaisums, un ja tas tiek regulēts arī caur šo mehānismu, tad var ar laiku izlīdzināt, tā kā pazemināt to, nu, kā saucamo slikto holesterīnu, bet, nu, nav mums nekā slikta vai laba, viss, kas organismā ir paredzēts, tas viss ir pareizi. Problēma ir ar to holesterīnu, kas oksidējās, un tas atkal vienmēr būs kaut kādu iekaisuma procesu rezultātā. Un tā kā, ja mēs, nu, tā kā, mudinām visas procesas notikt, lai nav kaut kāda stagnācija, tad mums arī nu, regulēties šiem te glikos līmenim, mazināties svaram līdz veselīgam tādam līmenim, tad mums arī nav beigā pamata tur uztraukties, ka mums tagad būs daudz kaut kādu ar holesterīnu problēmu vai ar cukuru.
Nu, cits saka, nu, tā kā, teiksim tā, noteikti, ka daudz klausās, man ar cukuru viss kārtībā, bet mēs jau nevienmēr zinām, vai notiek jau šis te pretdiabēta, nu, Mhm. pirmsdiabēta stāvoklis, jā, tā kā, Jā. un ar ko tas viss ir ļoti saistīts. Un tālākā nākotnē to vienkārši neievēro, protams, ar hroniskiem iekaisumiem ļoti Mm. augsti. Un, ja hroniski iekaisumi arī tiek ignorēti, kurus mēs nevaram atrast, ja, vai nu, tā kā atpazīt, tad attiecīgi tas var pāraukt arī nu, slimībās un attiecīgi arī autoimūnās saslimšanās, kas galīgi nav nu, ārstējams dotajā mirklī vai ir tikai ierobežojums. Mhm. Saki, lūdzu, ir cilvēki, kuri absolūti uzskata, ka ar ābolu etiķi arī var samazināt svaru. Nu, tas ir tieši saistīts ar šo te glikos Glikos regulu. Jā, līmeni. glikos Mhm. arī, nu, viss, ka procesiņš vienkārši iet un mēs labi uzsūcam, kas vēl arī vajadzīgs, piemēram, tāpēc, ka āboletiķis, viņš jau ne tikai uz to asins glikos, bet mums diezgan daudz, teiksim, glikos tiek noglabāts muskuļos, muskuļaudos, jā. Un āboletiķa iedarbība tieši šīs etiķiskās, viņa tieši kaut kādā veidā, viņai tur ir maģija, ka viņa aktivizē šo te. Uh, ļauj labāk izrēģēt tieši tai glikozei, kas ir nogulsnējusies tā kā muskuļu audos. Mhm. Tamdēļ arī tas ir, un tad, ja mums ir laba muskuļu masa, ja mums viņa ir aktīva, tad īstenībā muskulis ir tāds metaboliski ļoti aktīvs auds, jo viņš arī, teiksim, ja ir laba muskuļu masa, viņa arī dedzina taukus, pat ja tur sēdi un neko daudz nedara. Ja? Tā kā tur arī tas kādā veidā, tur ir beig daudz visādi to. Un arī interesanti, viņš ir laboletiķis arī dod enerģiju. Piemēram, ir viens pētījums Singapūrā salīdzinoši, ka nesen taisīja ar jauniem puišiem atlētiem, sportistiem. Jūs paskatījās, kā būtu, ja mēs dotu viņiem etiķu ūdeni dzert. Tā kā, un bija kontrola grupa, kuri dzērtu tos visus tos sporta saucamo pārtiku, tās želejas, nu, ko skrējēji dzer, ja, teiksim, kaut kādi tie biezniši Jā, želejas. jā. Un tad viņiem bija virkne visādu rādītāju, teiksim, visādu uzdevumu, un viņi tika nemitīgi monitorēti un ar pie vadiņiem pieslēgti, visi viņiem tur pārbaudīja. Un tas konstatējums bija tāds, ka, principā, ūdens ar ābolu etiķi ir tieši tikpat efektīvs enerģijas nodrošināšanai, kā šie te sporta želē Nu, tur jau produkti, it kur kā ir ir daudz iekšā arī sintētikas. arī elektrolīti, un nu, ne tikai cukurs no ātri pieejams mūsu šūnām, bet arī Mhm. elektrolīti iekšā parastajos nu, paciņās. Jā, jā, bet, nu, arī redzēja, arī jābūlētīts, tāpat tās tur ir kālijas, ja tāpēc, ka, nu, ja tieši viņš ir taisīts no sulas, jo mēs, piemēram, taisam no sulas, bet bieži cilvēki, teiksim, paši mājās, viņi tur, nu, saskatās, ir visādas receptes, kur mīzes iemet kaut kādas sēdes, kaut Mhm. kādas atgriezums, tad, nu, viņš nebūs tik vērtīgs, ja arī pašiem taisot labāk ir vienmēr taisīt no sulas, jo, tad, teiksim, tur cukurs jau būs izrieģējis, viņš nebūs, nu, tā kā, ja, kā plika sula, kur kaut kāda problēmas, nu, tā kā cukuru līmenim. Bet tā buletiķa ir, jā, tur ir gan kālijas, gan nātrijas, arī elektrolīti dabiskā veidā. Nu, protams, ne tik daudz uz to ēdam karoti, bet lieta ir tāda, ka etiķa skābe, viņam vienkārši mūsu arī zarnās, viņa pārveidojas par acetātu, kas arī ir izējuma materiāls enerģijas tajā Enerģijas ciklā, lai mēs ražošana. dabūtu, jā, enerģijas ražošanu. Tāpēc, piemēram, Pols Breks, kas ir arī autors grāmatai par ābolu etiku tieši no veselības viedokļa, kuras tulkoja pirms 10 gadiem, viņš aprakstīja arī, kā viņa tēvs fermā strādā arī no rīta līdz vakaram, kā jau, nu, kā saka, kārtīgs lauku cilvēks, un vienīgais, ko viņš dzēra, tā kā enerģijai bija ūdens ar ābolu etiķu un mēdu. Nu, tā kā tur gan glikos, gan šis te acetāts, un tas viss bija tāds viņa energy drink, jā. Es solīju pastāstīt mazliet dīvainu pielietojumu, ko, nu, tas, protams, atkal no tā, ka man patīk vairāk dabīgas lietas, nevis ārstnieciskas, nevis smērītas, ja no kaut kādām Mhm. aptiekām tā tālāk. Un, nu, kas jau seko manam profilam, noteikti ir manījuši, ka mēs nesen bijām pārgājienā. Tā kā pa karaļa tēku nogājām konkrētu attālumu, krietni ātrāk nekā plānojām, bet ņemot vērā to, kāda ir apavi, un es vēl nebiju pielāgojis, ar kurām zeķēm vislabāk kādā laikā, nu, nav tāda pieredze, jo vienkārši apava vēl nav iestaigāta līdz galam, tad es sapratu, ka vienkārši būs vienā brīdī nu, diezgan labs baktērijām radīta vide, kurā sasvīdušas kājas visu dienu, tā tad vai nu karstums, vai nu vienkārši slapjš, ja, un attiecīgi es uztaisīju tādu
tādu nu, spreju, kurā es sašķēdīju ūdeni ar ābolu etiķi diezgan koncentrētā veidā. Un īstenībā vakaros tā kā likās, ka tās kājas, nu, tā kā vajadzētu antibakteriāli apstrādāt, es patiešām nosmidzināju un attiecīgi ļoti, ļoti labi nostrādāju. Un kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka tieši dienu pirms mēs vajadzēja tieši nākamā rītā doties jau uz lidostu un braukt, es uzvelkot nevisai labi iestaigātas kurpes, aizgāju līdz veikalam atpakaļ un dabūju tieši vienu tulznu pirms lielā pārgājiena. Un es Oh. sapratu, ka kaut kas ir jādara un piepildīju nu, tad šo te pudelīti, sašķēdīju lielā koncentrācijā un nu, nebija nekāda iekaisuma, nekas tiešām nu, nenotika slikts. Un varētu teikt, ka es vakaros nu, tā kā apstrādāju kājas, lai būtu antibakteriāls šis process ar āboletiķi, kas ir sašķēdīts nedaudz ar ūdeni. Mhm. Nu, tas ir, man arī ir šāda dežūra pudelītes, principā, ja kaut kur ir jābrauc uz ilgāku, tālāku laiku, man etiķis ir vienmēr, nu, tas ir tā kā pirmā aptieciņa, ja tā kā pirmās vajadzības, jo, nu, ja mēs pastamies no vēstures, arī Pirmajā, Otrajā pasaules karā ābolu etiķis arī vienmēr bija krājumos, tad izbeidzās, ko tajā laikā, es nezinu, vai ūdeņraža pārskābes vai ko citu viņa dezinfekcijai, tad ābolu etiķis bija tas, ko lika, jo pirmkārt viņš dezinficē. Neatstājot atšķirībā no tā ūdeņraža pārskāpes, neatstāja rētas, nu tādas, teiksim, tu uzgāž ursumās, ka tur ir bez variantiem, nesmuks rētas Mhm. paliek. Jā, nu vienkārši Un, nu, jā. tās rētas malas kļūst Jā, viņš, nedzīvas un viņš ir vienkārši. sakoši ritīgi, viņš Jā. apdedzina varētu tā, bet tā boletiķis, nē, viņš uzreiz apstādina asiņošanu, arī viņš savēlkoši iedarbības apstādina asiņošanu, arī man ir bijis, ka es tirdziņā kaut kādu taisu vaļā, kaut kādu tur korķītu uzgriežos arī ritīgi pirkstu, un pirmais, ko es daru, es momentāli uzlēju boletiķi, viņš apstādina asiņošanu, uzliek plāksteru un dzīvo tālāk, un, nu, tieši tā kontrolē, lai kaut kas nematās, jo arī, teiksim, ir arī kaut kur pētīts dermatoloģijā šis, jo kā mēs zinām, viens no lielākajām problēmām medicīnā ir antibiotiku rezistence, jā, jo baktērijas kļūst aizvien gudrākas un izvairīgākas. Un ir sevišķi ar dažādām ādas problēmām, kur ir tas arī visādi šie antibiotiskie krēmi, ka arī viņi vairs nestrādā. Tad ir tādi, kas ar atvērtāku prātu. Arī dermatologi arī skatās, kur viņi var izmantot. Arī, nu, mēdz, kad nu, tā kā neizrakstīt jau uz receptes tas nav. Bet iesaka arī dažādas gan vāniņas kājām, vai ādai, vai, teiksim, kaut kādas kompresītes, vai tā. Viens, ja vajag ilgāk turēt, tad, protams, viņi vienmēr šķaida uz pusi ar ūdeni. Ja tādai nu, brūču apstrādē var arī pilnu, viņš, protams, bišku būs dedzinošs, bet, nu, nekas tāds pārmērīgs. Un ir arī, teiksim, zināms, ka, piemēram, tos pašus sēnīšu, nu, un sēnīti, ja naks ir, bet, nu, tas arī, tas ir, tur jābūt ir cilvēkam ļoti lielai apņēmībai, jo naks aug lēnām. Bet, ja regulāri taisa šīs te nu, kāju vāniņas, arī zināms ir, ka arī, man liekas, ka viens mums kaut kāds pircējs arī gribēja ļoti dabiskā veidā, un viņš teica, ka jā, pēc kaut kāda mēneša, ka tu redz, ka ir kaut kādi uzlabojumi, katru dienu apstrādā arī ar šo te ābolu etiķi, nu, šos te sēnīšu nagus, tad arī tas ir viens no veidiem, kā var tikt vaļā no dikta nejaukām sēnītēm. Man tāds jautājums par taviem patstāvīgiem klientiem, jo jūs jau diezgan ilgi braucat arī pa Latviju, dažādas lokālos tirdziņus apmeklējat, un jau jums ir savi noteikti patstāvīgie kundes. Mhm. Un saki, vai ir kāds atnācis un pārsteidz tevi ar kaut kādu nu, absolūti tādu interesantu pielietojumu, kur viņš pielietojas āboletiķi? Hmm, domāju. Drīzāk varbūt ne ar pielietojumu. Bet drīzāk tā, kad atnāk arī pastāst, mums bija vienreiz arī viena kundze bija nopirkusi, man liekas, kad eliksīru, kas ir mūsu tāds 14 augu uzlējums ābolu etiķī. Šitas domā? Jā, eliksīriņš, Es jā. vēl neesmu attaisījis, es neesmu Pareizi. Jo arī viņi bija lietojis, viņi saka, man tik stipri nagi palika, un mēs pat nebijām kaut kā baigi to visu tā, nu tā paši priekš sevis piefiksējuši, bet mēs jau vīram, ka jā, reāli baigi grūti ir nogriezt nagus, nu, ka viņi tāda ritīgi tādi cieti, jo redz, ka tad atkal te tas stāsts, ko dara aboletiks, ja viņš padara mūsu kuņģi skābāku, ja ļoti daudziem cilvēkiem ir sevišķi pēc 40 gadu sliekšņi ir tieši pretējs process, nu, pretēji tam, ko saka ārsti, ja kaut kāds tur dedzināšanas reizes saka, tev pa daudz skābes. Lielākoties ir pilnīgi pretēji, un tad, kad cilvēks dabū to optimālo skābes līmeni, ja, kuņģītī, tad viņam labi uzsūcās kalcijs, un arī magnīs, un viss kaut kas, un arī dzels, Viss un tur arī sākā, cilvēkiem tur visa atrasinās. ķīmija Jā, sākās jā, ēdienā. tieši tā, un tad ir labāka absorpcija, un tad mums arī var tas kalcijs nonākt nagos un ragos un visur, kur vajag, un Jā, man arī tā, ka es arī, nu, es
Tīri tāpēc, ka man bija kādreiz daudz darba ar datoru, es neaudzēju pārāk tādus garus nagus, bet man vienreiz tieši gribējās, nu, tādus uztaisīt. Un es kaut kad gāju, un es ritīgi tā kā paklupu un ar to nagu tā kā pret betonu kaut kādu, nu, to, maliņu tādu strepītēm. Un nekas nenotika. Vienkārši es skatos, nu, nopietni, kā tā, nu, stingri nagi, jā. Nu, protams, ja tur kaut kādas uzliek pāris reizes nagu laku, viņš bija šī tā kā, varbūt, nu, kā jau iedarbībā, bet principā, jā, nagu. Tas bija, mēs nebijām piefiksējuši, mēs pateicām, ok, mēs tagad vienkārši zinām, ka mums tiešām ir stingri nagi. Jā, nu labi, varbūt, ka mēs atklāsim, kur un kā var pievienot šos te ābolu letiķus, jo man šķiet, ka cilvēki vairāk dažādas balzāmiko lieto, varbūt lieto pat citronskābi, kā omīts un mammas ir iemācījuši. Es šobrīd citronskābi vai pat veikalā pirkto šos te balzāmu eteķus vairāk principā nepērkam, mums ir tikai ābolu letiķis. Esmu ļoti priecīga, ka varēju pagaršot tavus ābolu letiķus, jo tiešām izcila garša. Gan ar ķiploku, gan vienkārši ābolu letiķis. Es lai gan teiktu, ka man tas klasiskais vislabāk arī garšo. Mhm, mhm. Un, bet varbūt pirms uz pārējām pie eļļām, kas arī pie tevi ir pieejamas, tad varbūt izstāsti, kā var izmantot ābolu letiķi katru dienu, lai nav speciāli jādzer varbūt ar ūdeni, jo cilvēkam vēl tas nav ierasts, nu, lai uzlabotu gremošanu, kuņģa darbību un tā tālāk, arī šim te cukura diabētam vai pirms diabēta stāvoklim. Saki lūdzu, kā var šos etiķus iemānīt kaut kā pārtikas Jā. programmā, lai tas būtu ļoti organiski. Jā, tas īstenībā ir viens no biežākajiem, kad cilvēki komentē, es taču nezinu, ko lai viņi dara. Ja? Un tad viens ir variants tiem, kur tādi varbūt grib radošu iedvesmu, var aiziet uz Sijā Doles Instagram kontu. Tur man ir daudz visādu recepšu ideju, ko var darīt. Bet, nu, tagad runājot šobrīd, visvieglākais būtu jebkādiem dārziņiem, jebkādiem salātiem, jo pieļaujot, ka tev ir diezgan veselīga publika, kas noteikti lieto dārziņus vienā vai otrā formā, vai tie būtu tvaicēti vai svaigi vai salātu veidā vai kādā citādāk, tad viens no foršiem un vienkāršiem veidiem, kā vispār padarīt kaut ko garšīgāku, ir tam, kas tev ir uz šķīvi, vienkārši uzliet, piemēram, vienu teikarot klāt. Pat ja tas ir siltais ēdiens, piemēram, vai tā būtu, nezinu, kaut kāda tur gaļa uzcepta vai sēna vai dārziņa vai sautējums, vai pat zupa. Nevis Mhm. gatavošanas procesā, bet uzlēj šķīvīšu un tu vienu teikarot, varbūt divas pēc vajadzības. Un viņš Pievienot. pilnīgi maina, tu kā, ceļš, ja tas ir tas ar tām garšiņām, nu, kā sauc, garšīgajiem, tur varbūt dienvidu garšaugu buķete vai ķiplociņš vai nezinu, citrons vai laims, ja, nu, pēc situācijas, bet vienkārši piepilināt klāt tiem salātiņiem, jo man pašai ļoti patīk no pirms ēšanas ēst rīvātu burkānu salātu. Viņš ir tāds ļoti labs veids, kā iekustināt arī gremošanu, jo es arī neesmu no tiem cilvēkiem, kam ļoti garšo etiķu ūdens, tā kā dzert pirms maltītes. Es arī vai burkānu, principā divas, trīs ēdam karotes tā burkānu, nekas daudz, uzlēju eļu, olīveļu. Un mans favorīts ir ananāsu etiķis šim te klāt, bet, nu, tas ir arī parasts ābola etiķis, viņš forši iedod to tādu izlīdzina garšas, un tieši tāpat iedarbība, ka ja tu apēdīsi viņu ar, nu, tā kā izdzers ar ūdeni. Mm. Kā, ja tu, pat ja tu tomātus un gurķus sataisi, ja kaut kādās salātiņos, nu, kas tagad sākās tieši sezona, ja jau pilnā sparā, varbūt kādam jau no siltumnīcas ir, sagriež šos te pielai, nezinu, varbūt, nu jā, labu eļu, mazliet etiķīši klāt un apēd šādus te līdzās ar ēšanu, viņš vienalga būs tieši tā etiskāba arī nonāks jūs kuņģī, viņi arī palīdzēs šo gremošanu, un nav obligāti jāmota sev iekšā ar ūdeni, ja to neprasās. Jo pilnīgi noteikti to mēs esam arī sapratuši, ir cilvēki, kuri grib un kuriem patīk sākt to dienu ar silto ūdeni un etiķīt, vai arī pirms ēšanas, un tā, ka saka, nu es negribu, man nepatīk, nu nevajag sev spiest. Ēdat ar salātiem un būs pilnīgi cita garša, un nu, tādā nemanāmā veidā viņš nonāks iekšā. Zin kā, var jau būt, ka tas kuņģis skābi ir tik sliktā stāvoklī, ka tiešām tas diskomforts var būt. Ir arī Jā, tādi starp citu, cilvēki, kas jā. man ir Jā. devuši atsauksmi, kad pārbaudot arī šo te kuņģi skābi kaut vai mājas testā, Mm, cilvēks dod atgriezenisko saiti un pasaka, nu nebija vispār atrauga. Un tas nozīmē, ka jā. ēdot, principā gremošana nenotiek pilnā apjomā un zarnās, nu, ieplūst tātad atlikušā skābe nesagremota pārtika, kas pavelk līdzi, jo šīs te durtiņas nenoslēdzās, kad ir zema arī skābes līmenis Mhm. kuņģskābei.
Un tādā veidā jau sārmainā vide, kur jāuztur zarnu traktā, attiecīgi kļūst atkal skābāka, nenotiek visi procesi, un, protams, patogēnā vide daudz, daudz labāk tur dzīvo nekā labā mikrobioma apjoms. Um, Saki, lūdzu, kā piemēram šie te kombinējami eliksīri ar, kā bija, oksimēls, ja tu teici, Jā, vai? oksimēls, jā, jā. Oksimēls tie gan ir tādi vairāk arī ar ārstniecisku ievirzīti, lai arī, nu, ja viņi garšo, arī mums ir cilvēki, kas liek pie salātiņiem, un viņi tā kā mazāk uztrauc, nu, tā kā nav tā nepareiza lietošana, bet lielākoties oksimēls gan pērk tāpēc, ka grib atbalstīt kādu organismu sistēmu. Šobrīd ir 4, viens ir elpceļu sistēmas atbalstam, otrs ir sieviešu hormonu atbalstam, vairāk tā kā skatu uz menopauzes laiku vai, nu, pirms menopauzes laiku. Tad ir viens sirds veselības atbalstam un viens ir elpceļu veselības atbalstam. Ja? Tad atkarībā no izmantotiem ārstniecības augiem, tad viņam būs kaut kādas komponentes, kas tieši konkrētai organismu sistēmai palīdz. Tos parasti lieto pat ēkarotai vai 2 reizes dienā, vai varbūt ēdamkarot no rīta, atkarībā arī, nu, cik kaut kāda situācija ir akūta, piemēram, ar tiem pašu arī eliksīru, arī viņi profilaktiski ir pat ēkarotē atšķaidot uz ūdeni, ūdens glāzi, bet, ja ir kaut kāds slimošanas, tad sajūta, ka tu sāc slimot, tad es parasti saku, lietojot pat ēkarotē ik pa stundai ar ūdentiņu. Un Mhm, tas ļoti veids, ka mums arī, tad, kad mums kaut kāds slimums nāk virsū, mums arī, vai nu tas būtu baktērija vai vīrus, viņš ļoti eksponenciāli ātri vairojas, viņam vajag tieši šo regulāro pretspēku. Un ik pa stundai dodot, un arī gan mēs esam novērojuši pie sevis, gan arī citi, kuriem to iesaka, arī, nu, ļoti labi tiek ar to galā, un arī bieži saku, jā, man paņēma, izdarīju šitā, viss nākamajā dienā, viss kārtībā, jā, nu, tā kā, mhm. šādā veidā tā lietojam. Bet var lietot, ir saka, saka, man tā garšo pie salātiem, tas eliksīrs, nu, ok, lai būtu man viņš nešķiet garšīgs, bet es viņu uztveru kā, nu, kad viņš ir funkcionāls, tā teiksim. Nu, acīm redzot, daudz cilvēku ir tieši tādi paši praktiķi, kā mēs bijām savā laikā ar hidroplazmu, ka mēs viņu mēģinājām pielietot visur, un īstenībā tā arī bija, kad rezultātus deva vienmēr. Mm. Um, Tātad ābolu etiķis ir mūsu gramošanas uzlabošanai, imunitātei. Attiecīgi ar tavām garšiņām šie te uzlējumi var būt daudz fokusētāku kaut kādu iedarbību dot. Noteikti, ja kādam šeit tieši zūmā, ja, tad ir iespēja uzrakstīt savu jautājumu. Ja tāds ir radies, noteikti varat to uzdot tagad. Arī es pasakošu varbūt Facebookā, ja kāds uzdos. Es noteikti nolasīšu, bet es gribu uzjautāt, kāpēc tev rosināja, nē, vispirms sākumā, kur jūs ziemā dabūnat ābolus, kad sezonas nav? Man šitas vienmēr ir, Nē, nav mēs netaisām viņu pastāvīgi. Mums rudenī ir tas lielais, tad, kad ir raža, tad jā. mēs, nu, vai nu paši spiežam sulu vai pērkam ekoloģisko sulu no vietējiem, nu, Latvijas audzētājiem. Un tad mēs sataisām, mums, nu, varbūt tie, kas ir dažkārt saka, arī redzējuši mūsu intervijas, bija lauku māja, tā, man liekas, ka marta numurā bija, un pie galda aprīļa. Māja numurā tur ir bildes, kur mums ir fotografija ar ļoti, ļoti daudz burkām aiz mums. Mums etīts ir pārņēmis māju, un principā mums vienkārši mēs arī, jā, mēs taisām stikla tarā tikai. Un mēs rudenī, mēs, nu, principā bija tā, ka, man liekas, no pusi augusta līdz oktobra beigām uz katru dienu, no pilnīgi no rīta līdz vakaram taisījām, lējām, un nu, tā kā to visu procesu, kamēr tas bija jau, ne, ziemā īsti, nu, tie āboli arī Ziemā viņi netaisa. pastāv. Jā, tāpēc, ka, zini, kā viņus arī var, nu, visticamāk, kas uzglabā pagrabos, tur var kaut kādi iemesties, ne tie foršākie, labāk ir viņš tiešām no koka, kad ir tas ābolīts, tad viņš ir vistīrākais, bez kaut kādām nevajadzīgām populācijām. Tā kā, Super, nē, tas es atbildu vienkārši viņš var saņēmu. uzglabāties, jo man arī bieži prasa, vai āboletiķim ir termiņš, nu, tā kā nav viņam termiņš, jo viņš tā kā skatās stabils, mūžīgs, un tā galvenais viņam pareizi jāglabā, viņam nevar būt piekļuvi gaisam, nu, cik mēs atveram pudeli un uzlējam kaut kam tik tālu, jā, bet viņš nevar turēties vaļā. Un kaut kādā ziņā, teiksim, ja viņu pārāk aktivizē ļoti karstu temperatūru vai tiešos saules staros, tad tas arī var mazliet viņu vājināt. Tad tā māte, ka pārāk aktīva, tad viņa arī var sākt mazliet to etiskā bēst, bet, nu, tas arī tāds ilgs process. Tas nav kā piens, kas pāris dienu laikā Jā, jā, saskāps un jā. beigs un tam līdzīgi. Labi, jautājums tagad ir par pilnīgi citu pārtikas grupu, ko tu esi piedāvājis tagad pavisam nesen Ciadola savā veikalā online, un tās ir Itālijas augstā spieduma olīveļas.
Mhm. Jā, Esmu šis ir. sajūsmā, saku godīgi, esmu sajūsmā. Es jau gan teicu, ka tik spēcīgu pēcgaršu vai košanu es esmu nu, tā kā sajutus tikai pēc ļoti īpašām eļļām, kuras mums piegādā tiešām arī olīvu eļļas ražotāji, māražotāji, tikai viņi dzīvo Itālijā un arī audzē šīs olīvas paši. Nu, jā, bet tā bija tāda īpaša viņam spiesta, īpaša, nu, tāda eļļa, kuru viņi mums iedeva mazā burciņā. Tad šīs te 0,7 pudelītes, kuras es pagaršoju, viņas ir, nu, teiksim, ļoti, ļoti spēcīgā, nu, spēcīga tā konsistence un koncentrācija. Kā tev ienāca šī doma, ka tev vajag eļļas vēl tavā veikalā? Nu, tas īstenībā tas bija jau vēl mūsu veikals nebija gatavs, kā mēs jau zinājām, ka mēs sāksim ar etiķiem un iesim tālāk uz eļļām, tāpēc, ka eļļa ir veselību arī tāds viens no lieliem stūrakmeņiem, jā, nu, veselīgie tauki, tāpēc, ka mēs sastāvam no taukiem, mums tur smadzenes un mūsu hormoni ir, un katru galā, nu, gal galā mums katra šūna palciņš ir sastāv no No taukiem. ūdens un taukiem. Jā, jā, fosfolipīdi, un tad, Jā. nu, teiksim, tas, ko mēs apēdam, no tā mēs sastāvam. Šeit ir ļoti tieši saikne, un ja mēs ēdam tādus um, taukvielas, kas ir, ja pārāk daudz piesātinātās, kas ir, nu, teiksim, dzīvnieku izcelsmes, tad mums tās šūnas kļūst tādas stīvākas, viņam ir grūtāk ar visu signālu sūtīšanu, arī receptoru. Tā pati minētā insulīna jutība ir ļoti, ļoti atkarīga no tā, cik mums ir dinamiska šīs šūnas, un to ļoti lielā mērā arī nosaka, kādus taukvielas mēs ēdam. Un tam dēļ arī nu, bija arī tā doma, protams, mēs zinām, ka Latvijā netrūkst olīveļas no Spānijas, no Itālijas, no Grieķijas, no kurienes tik nē, vai tie būtu lielveikali, vai tie būtu arī dažādi nu, mazie veikaliņi vai internetu veikali. Bet es gāju ar šo te domu, ka man vajag terapeitiska līmeņa eļu, jo, nu, garšīgas, katrs var atrast kaut ko garšām, ja, bet tieši atrast to, kas ir, lai viņa būtu tāda, nu, teiksim, ka viņi tiešām dod šos taustāmos rezultātus. Tādas es īsti, nu, es nevarētu teikt, ka es esmu visu pārbaudījis, bet es meklēju pēc konkrētiem parametriem aptuveni pusgadu, kamēr es atradu ražotāju, kas atbilst pēc visām kopšanas praksēm, teiksim, kad viņi arī izmanto šo te kompostu vairāk, teiksim, nu, tāda saudzīga vidēji atbilstoša arī ar slow food šo te pieeju un zīmi. Gan arī tas, kāda ir šķirne, jo, teiksim, olīveļām arī bija, nu, teiksim, bieži pasaka, ko šeit ir daudz antioksidantu, viss ir kārtībā. Tas nav viss tik vienkārši, nav tik melns un balts, ir ļoti daudz parametru, kas nosaka, cik olīveļa ir vai nav terapeitiska cilvēkam, un viens no galvenajiem ir tieši šķirne. Tas, ko es izvēlējos, ir tā, es varu parādīt, ka nebeigs projām intenso šāda te. Šī te pudelīte, tā ir visintensīvākā, tā ir no koratīna šķirnes olīvām, un koratīna šķirne ir tā, kas ir pati paša augšā, tad, kad vispār ir kaut kāda arī, kur ir pētīts, teiksim, ir ceļš kaut kādi itāļu pētnieki, viņi pārstāv tieši strādā šīm te intenso šķirnes olīvām, un viņām ir vislabākais, teiksim, tā antioksidantu profils. Jo arī šie te polifenoli, viņiem ir 6 grupas un apakšgrupas, un viņi tur ap 60 gabali, ja? Un viss šis te kopējā kombinācija ir absolūti nepārspējama tieši šīm te koratīnas olīvām. Arī tāda ģimenes jau 3. paudzē saimniecība. Viņiem novāc no 100-gadīgiem olīvu kokiem, kas vēl ir ļoti vecāks koks, jo viņš arī ir vēl vērtīgāk arī no agrīnās ražas. Tādēļ arī, kad ir šīs te oleīnas skābes un visas šīs te eleorepīni un visi šie te polifenoli, tad viņi arī vai iekož te vai tur vai iedod šo te rūgto noti. Bet tur jāskatās, protams, ja tu gribi salātus tur ļoti maigus, jā, tad ar šo te īsti nesanāks, lai arī mums ir vēl 2 veidi. Viens ir bioloģiko, kas ir bioloģiskā eļļa, tur ir puse šī te koratīnas olīva un puse cita, kas ir vidēji stipra, bet viņa arī ir diezgan intensīva. Un tad ir tāds tā kā maigākā versija, tas mums ir frutato. Tā ir arī puse šī te koratīnas olīva un puse ir pavisam maiga. Ja mēs gribam maigos salātus, mēs vienmēr liekam šo te frutato eļļiņu klāt. Mhm. Nu, lūk, jā, un tad mums vēl ir vesela virkne, kā mēs saucam, garšīgām eļļām. Parādīšu tādas te, viņas arī ir olīveļa, un kas ir ļoti neparasti, kad viņi ir augsti spiesta, piemēram, vai no ar baziliku vai rozmarīnu.
Vai mums ir ar apelsīnu un ar bergamoti. Veiklā gan šobrīd ir palikuši tikai apelsīns, rozmarīns jā, un mums ir pasūtīts būs drīzumā internetu veiklā, bet tās garšīgās eļļas, viņas ir gan garšīgas, gan augsti spiestas, ja mēs domājam, 3% piemēram no šādas pudelītes ir rozmarīna eļļa, jā. Rozmarīns vispār ir ārkārtīgi jaudīgs augs, viņš ir tik potenciāls ar visādu arī pretvīrusu, alpceļiem, atmiņai, kam tik visam nē, tā arī viņa ir ne tikai garšīga, bet ļoti, ļoti, nu, teiksim, tā ārstnieciska. Ja mēs viņu regulāri uzšpricējam uz maizītes vai uz kādiem salātiem vai uz kaut ko ēdamu, tad mēs, principā, arī varam ļoti parūpēties gan par savu holesterīnu līmeni, gan par savu insulīnu jūtību, kas atkal iet ļoti, ļoti roku rokā ar to āboletiķu funkciju. Nu, Un, tāpēc, protams, arī par aknu, jo pateicoties jā. šīm ceļām, Mm. notiek dabīga žults attece, un kas arī ir antiseptiskas mūsu pašu zarnām, un attiecīgi bez šīs te žults attece arī nevar darboties pareizi akna pati. Jā. Jā, mūsu tā kā ikdienā arī tā eļļa ir, mēs lietojam viņu arī kā nu, tādu ajurvēdas kokteilīti kopā ar citrus augiem. Tāpēc mums diezgan ātri aiziet labās eļļas. Jāsaka, godīgi viņas neaizkavējās ilgi. Mhm. Protams, ka mēs lietojam arī salātos. Protams, ne cepšanai, tāpēc, ka tam nu, nav tā vērtība pazudīs vienalga pie tādām augstām Mhm. temperatūrām. Bet saki lūdzu, cilvēki noteikti interesēsies, kā var iegādāties, kādas ir piegādes, un attiecīgi tie, kas, nu, varbūt vēl nav tavi klienti, arī Mhm. Mhm. nav dzirdējuši arī manas rekomendācijas attiecībā par šo te eko produkciju tavā veikalā, un ka tu esi uzticams cilvēks, jo tieši tāpat kā es vienmēr eju līdz beigām, kamēr atrodu to labāko, un vienmēr nu, tad dalos, ja, vai arī palīdzu cilvēkiem arī tikt pie ekoloģiskas, labas un drošas, galvenais drošas pārtikas, jo man liekas, ka mums pilnīgi pietiek arī ar lielveikaliem, kur ir pārtika, kura, nu, diemžēl mums ir diezgan bīstama, ja, bieži vien mūsu Mhm. veselībai. Tā, es reku redzu, te bija Jā, es jautājums par, izlasīšu, paskatīšos, jā, varbūt kaut kas izlaiž. par to pasūtīšanu mums ir mājaslapa www.doles.lv, un mēs piegādājam ar Omnivu vai ar Omniva, DPD vai kas mums Unisend. Jā, nu tā kā visi tie pakumā tīkls, kas praktiski visur ir pieejams. Vai arī, teiksim, mēs esam tirdziņoši, tad mēs Facebookā vienmēr liekam, mēs esam regulāri strāpes slow food tirdziņā, un tagad vasarā mēs par dažādiem vēl pilsētas svētku tirdziņiem izbraucam un vēl visādi garīgi, kur man laiks atliek, bet pasūtīt var mums šobrīd arī, starp citu, ir ļoti labā akcija ar Intenso eļļai lielai vai puslitrīgai, var pastīties kopā ar mūsu lielo uzlējumu, var izvēlēties kādu, nu, teiksim, ābolu etiķa uzlējumu, un tad ir tiešām forši atlaidīt, tā kā vēl var izmantot mums vēl kādu laiciņu šī akcija būs. Gan droši skatāties. Jā, tātad piegāda ļoti ātri, vai tas notiek tikai Latvijas teritorijā ar šiem te pakomātiem, jā? Jūs Nē, parasti. var arī visur, var arī, teiksim, ir arī uz Baltijas valstīm. Mēs šobrīd esam sūtījuši tālākais mums ir aizgājis pat uz Tenerifi, bet, nu, vienkārši tālāk sūtot, protams, ir, nu, atkarībā tās piegādes lielākas, tad ir individuāli jāraksta mums, jo mēs nevaram pilnībā ielikt, teiksim, ka cilvēks izvēlēsies Vāciju vai Nīderlandi, mēs tur arī ir atkarīgs no tā, cik beigās tā kaste būs smaga, mēs nevaram ielikt vienu fiksētu maksu, tad mēs to varam individuāli, jā, kā saka, Mhm. sarunāt, informēt, cik tas varētu maksāt, un tad cilvēks izdomā, vai viņam tas ir rentabli, ir ok. Labi, jautājums no Ilza, cik bija ābola etiķa ieteicamā optimālā dienas deva? Tā būtu divas ēdamkarotes. Ja ir diezgan traki ar cukura līmeni un insulīnu, tad pat var trīs, jo ir redzams tā korelācija, jo vairāk mēs lietojam, bet, nu, apstājoties pie trīs ēdamkarotēm, jo labāks būs šis te rezultāts saistībā ar insulīnu jutīgumu un glikozes regulēšanu. Mhm. To var sadalīt. Es teiktu, tā, ja tās ir divas ēdamkarotes, tad vislabāk būtu, piemēram, tad 3 reizes dienā sadalīt pa 2 tēkarotēm uz katru, tā kā pirms katras ēdienreizes pieņemsim. Ja to var, ja tas ir kaut kāds darbs pa dienu un nesanāk reāli, tad mierīgi no rīta vakarā un arī būs ok.
Nu, es laikam vairāk lietoju apelētiķi, tāpēc, ka, ja es taisu savus mīļos kāpos salātus, kas man ļoti garšo, tad man parasti tur, nu, tā kā es nemēru, es vienkārši leju. Jā, bet tu jau visu to bļodu neapēdi Nē, nē, vienlaicīgi. protams, ka Tā, nē. jā, nē, mēs jau arī, tas ir tā, tas bija doma par tiem, kuri grib ar ūdeni dzert. Nu, tā kā, protams, tad mēs arī pie gaļas liekam vai kaut ko gatavojot, tā kā iemarinējot, jā, Tas ir kā cērienam ekstra, kādam klāt. tā ir kā Jā, jā, ekstra. bet nevajag vienkārši, nu kā katru dienu glāzi nevajag izdzert. Zināt, ka tas nenoved pie labiem rezultātiem. Nu, tas būtu tāds, varbūt, vadlīnija, bet, protams, pie salātiem tu pielies vairāk, un tāpat tur paliks tā suliņa, nu, vai tu viņu beigās tur izdzers visu to etiķi, nav teikts, vai ne? Diez vai. Jā, nu tieši tā. Labi, Ilzē, ir otrs jautājums, kur vislabāk pielietot intenso olīveļu? Jā, nu, intenso tā ir tā, jā, visjaudīgākā mūsu eļļa. Ja grib tā ļoti koncentrēt uz veselības tā kā uzlabošanu, viņu var arī vienkārši, arī līdzīgi, ja tev ir 2 ēdamkarotes dienā, tā būtu tā vēlamā veselības deva. Bet es viņu izmantoju, es viņu lietoju arī pie salātiem. Ir bišķiņ tas rūgtums, bet pašam jāatrod, vai tas patīk. Ļoti labi ir arī tāpat līdzīgi, kā mēs ar etiķu apslakām kaut ko ēdam, vai tie būtu kaut kādi dārzeņi, sautējums vai kaut kas cits, nu, jāēd maizi, piemēram, tad arī uz maizes var uzpilināt. Viņš uzreiz kaut kā tā garša tā, mēs viņu arī izmantojam cepšanai. Jā, protams, cepšanā viņai mazinās, bet tieši tā visa doma arī ir, nu, mazliet pastāv šis mīts, ka nedrīkst cept olīveļā. Tas ir tikai tāpēc, ka cepjot, šie antioksidanti glāb šo destruktīvo procesu, kas ir cepšana pati par sevi. Bet, nu, ja mēs lietosim kaut kādas ļoti nekvalitatīvas ēst cepšanai, tad mēs, principā, ēdam ļoti, ļoti bojātu produktu. Kaut Mhm. kādā ziņā šie antioksidanti glāb, bet viņi paliek mazāk. Viņš šajā procesā, nu, tā kā šos te brīvos radikāļus noķer un neutralizē. Cepšanā vispār nejūt. Ja cep uz nelielas liesmas, viņi ir stabila līdz pat 230 grādiem, tā kā viņi ir augstas, tas dūmu punkts ir. Nu, jā, teiksim, kaut kādu no rīta oliņu uzcept vai kaut kas uz mazas liesmas, es teiktu, ka ir garšīgi un ir forši, bet, nu, tā kā jāizdomā. Principā nav tāda ierobežojuma, kur nevarētu, bet labi garšo praktiski, jā, vairāk ar tādām intensīvākām garšām, gaļa, dārzeņi, kaut kas arī cepts. Ir tā, ka ar ābolu etiķi īstenībā var arī kaut ko marinēt, vai tu arī pielieto ābolu etiķu marinēšanai? Jā, vīrs aizrājās ar šo te. Mums te gurķi izauga baigi daudz, un viņš taisīja tādu, zini, kā citi taisa tos masālītos aplē, tad viņš arī tur kaut ko bija sakalkulējis, kā tur vajag. Arī ūdenis, viņš man lika, man liekas, ka ķiploku uzlējumu, arī tur dilīts kaut ko, un ritīgi garšīgi sanāca. Jā, nav Mhm. tā, nu, kad tu pāries to dabisko ābolu etiķi, vairs negribās to galda etiķi, īstenībā to garšu vairs, viņa liekas tāda, nu, tāda neiederīga. Tad ar šādu te viņš sanāk stipri maigāks. Un ir ļoti daudz, ir latviski mēs viņu tie ātrie marinējumi, angliski tie fridge pickles, var kaut kāds recepts skatīties, ka tu, piemēram, tie paši sarkanie sīpoli marinēt, ja, tur jau principā vienkārši atšķaidi ar ūdeni, ja, tu vari kaut kādu varbūt čatam GPT vai kam paprasīt, cik vajag to etiskābu, viņš izreikinās, nu, tā kā par šīm Mhm. lietām, jo tad, kad marinē arī, nu, nekad jau vienmēr neliek tikai balto etiķu, vienmēr taču šķaidi ar ūdeni, un te vienkārši vajag šo te etiskābas koncentrāciju konkrēti, vai ne, lai viņi pasargātu, ja grib Nu, vākot vienkārši un vairāk ilgāk. ābolu etiķu pieliet. Jā, tur vienkārši ir jāsareiķina, jo mums ir aptuveni 4 līdz 5%. Precīzi nevar pateikt, jo mēs netestējam. Tā ir obligāta prasība industriālajām ražošanām, bet tas ir dārgs process. Mēs katrai burkai, ja mēs nomērītu tur to skābumu, mēs pēc aprēķiniem, cik mums sākotnēji ir cukurs abolu sulā vai mēs medu pieliekam, tad mēs aptuveni zinām, ka nu, robežās no 4 līdz 5 mums tā etiķa skābes koncentrācija ir. Un tad mazliet pakalkulējot, var atrast to, cik tad tev vajag tai marinēšanai. Es iedomājos, es vēl neesmu uztaisījis, bet manuprāt, būtu ārkārtīgi garšīgi, piemēram, tomāti želejā. Kad tu Mhm. pēc tam to želeju var apēst, viņš ir tāds garšīgs, nevis baltais etiķis. Nu, nu, tad arī tu vari viņu visu, jo, teiksim, uz gurķiem tad tu beig daudz izlai ārā sanāk, nu, padārgu sanāk, iestot burku, nu, salīdzinot ar balto etiķi. Bet tādiem, kuru tu vari apēst to visu masu, kas ir vēl bez tā dārzenīša, tie varbūt kaut kādi, es nezinu, tur tie, kā tais, tie kabaču ikri un kaut kādas vīriešu zaptes, ja, tur, es domāju, pilnīgi mierīgi var likt mūsu etiķi, veļu, vēl kaut ko, ka tur ir tā visa foršā bāze, un tu ziemā arī var ēst foršu, Koncerti. foršu labu lietu. Nu jā, tad mēs varam tā kā jau apkopot, tad ābolu etiķis ir pilnīgi normāla, tad izsenis ļoti veselībai noderīga dzīve, kuru ražoja mājās laikam tomēr katrs pats rudenī. Um,
Un tas ir tagad mums, tagad tāda nav katram dārs, nav katram savas ābeles, un attiecīgi mums jāgriežas pie Sijādolas, Zelmas, un viņas ģimenes ražošanas uzņēmuma, un noteikti iesaku piesakot arī Sijādolas, tātad Facebookam un Instagramam. Instagramā, tātad, ja kāds vēl nesadzirdēja vai palaid garām, ir vairāk receptes, kur pielietot un kā lietot šos te burvīgos produktus, un cik es saprotu, tad ierobežojumi ir tikai tas, cik mēs nespējam atrast veidu, kur viņu pielietot, bet ierobežojumi principā šī te veselīgai dzīrai nav. Gan kosmētikā, gan tātad, nezinu, sadzīves traumu gadījumos, protams, pats pa sevi pārtikā, visur ir iespējams šo te ābolu etiķi pielietot, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Pat desertos var. Man, piemēram, ir tā, es neesmu nekāds saldumīls, es, nu, tagad ēdu maksimāli veselīgi, bet man ir beigā vaiba ir tiramisu. Man ļoti, ļoti, ļoti garšo tiramisu. Es, nu, reiz mēnesī, reiz divos kaut ko uztaisu. Un tas krēps man vienmēr top kopā ar apelsīnu aboletiķi, jo tad viņš garšo vienkārši dievīgi. Un viņš arī mazliet, teiksim, mazina šo te cukuriedarbību, kas ir klāt krēmī. Tā kā desertos arī var mazliet mazāk to, nu, to neforšo, ko tie saldumi dod, jā, viņš mazliet izlīdzina un, nu, arī Jā, tāds starp var. citu, droši vien, ka tu arī esi lasījuši šo te glikozes revolūcijas grāmatu. Mhm, Tur ir jā. ļoti daudz īstenībā garšīgi kokteļi, kuru pamatā ir ābolu etiķis. Jā, un tas īstenībā ir tā, ka ārzemēs ir pilnīgi normāli atrast, teiksim, dzērienu kartē ir drinking vinegars, tā kā dzeramie etiķi. Tas ir pilnīgi normāli sastāvdaļa, un arī mums Latvijā ir tāds botānisks studio, viens čalis no Siguldas puses, viņš taisa pārgājienus dabā, un viņš taisa uz vietas kokteilīšus, un arī viņš arī ņem dažus etiķus no manis, un arī taisa liek viņus kokteļos, un nu, fantastisks pasākums. Es pati es ļoti, ļoti gribu tur aiziet, bet no tā, ko es redzu Instagramā, man liekas, tur fantastiski, tur ir sarunas par dzīvi, par dabu, par to, kā mēs arī varam izbaudīt uh, dabiskas, veselīgas sastāvdaļas, ja nevis visus šos te monosintētiskos vai kādus tur ar saldinātājiem tos sīrupus pieliek, bet Konservantiem, ēvielām, tagad visām. taisīt no dabiskām sastāvdaļām un reāli forši, nu, tā kā dzert tos arī. Saki, lūdzu, kas ir jūsu vēl nākotnes vīzija jūsu Sijā Dolas veikalā vēl bez ābolu etiķu un olīveļām, vai ir jau kāda ideja? Jā, mums ir arī nedaudz no dabiskās kosmētikas, kur arī varētu teikt, it kā nav jau tā, ka Latvijā viņi trūkst, bet tas arī ļoti skrupulozi eju cauri. Līdz ar to, ka tā kā es strādāju ar cilvēkiem, kuriem imunitātes traucējumi, tas galvenokārt autoimune cilvēki, ir ļoti, ļoti liela ierobežojuma, ko tu drīkst sev likt uz ādas. Un tad es esmu atradusi praktiski tikai vienu vai divus, man liekas, ka mājražotājs Latvijā, kas taisa, nevis kas saka, ka mums ir tur foršākajās balvas un viss kaut kas tāds, nu, tur vērtē citus kritērijus, bet no drošuma un sastāvdaļu dabiskuma ziņā, ja mums tāds unikums, kur arī vienmēr ražotāji no Jākapils puses taisa, ļoti, ļoti forši roku krēmi, ziedes, viņai vīrs ir fizioterapeits, kas arī visādiem muskuļu sāpēm un ekzēmam un kam tik visam nē, varat arī pastīties, mums ir šī sadaļa, tad mēs esam arī paņēmuši savā paspārnē fermentēto melno ķiploku, kas ir arī gan garšīgs, ārkārtīgi, gan arī ļoti jaudīgs tāds enerģijas, ilgmūžības un veselības eliksīrs no Āzijas iedvesmojoties receptēm, arī ko taisa vietējā mēražotāji. Mūsu doma ir apkopot maksimāli labāko, ko spēj iedot galvenokārt Latvijas mēražotāji, kuros nebūs ne ēvielas, ne pastiprinātāji, ne biezinātāji, nekas tāds, ko nevajadzētu. Tur ir maksimāli dabisks, foršs, nu, veikals, kurā varētu iepirkties visu, ko jums vajag. Nu, tā kā neskatoties, ka kaut ko cedalītē, vai tur atkal nebūs kaut kas nejauks noslēpies, jo es visu ļoti, ļoti filtrēju un ņemu tikai labāko un nekaitīgāko, kas var būt. Drīzumā būs vēl dažādas eļļas, kā linsēklu un melno ķīmeņu un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši ir tik ārkārtīgi daudz darba, ka es nespēju to visu. Bet būs gan eļļas vairāks, plašāks, kas ir augstā spieduma tieši arī gan veselībai, gan arī garšai. Gan Vai noteikti būs vēl iepirksi no daudz, kas. Latvijas ražotājiem? Jā, Vai? jā, Latvijas ražotāji. Mēs esam satikušies, man vienkārši pie viņiem ir jāizbrauc ciemos, un es jau 2 mēnešus nevaru atrast brīvu minūti, lai to izdarītu. Bet ko līdz es to izdarīšu, tas domāju, ka noteikti Lieliski! nākamā mēnesis tas būs arī pie mums. Jā, nu tas nozīmē tikai to, ka es turpināšu stāstīt par to, kā var veselīgi ēst un kā pareizi ēst un kā strādā mūsu organisms. Un noteikti rekomendēšu Sijā Doles online veikalu ar visu tās produkciju.
Jā, paldies, Gint, tu dari tik foršu darbu, man liekas, ka palīdzēt cilvēkiem sakārtot veselību. Tas ir tik ārkārtīgi svētīgi, jo, zini, kā ar, nu, ja nav tā veselība, nu, kas tev vēl cits var iedot to prieku? Ja tu jūties nekā, nu, tad arī, vai tev būtu nauda, vai tev būtu brīvais laiks, nu, ko tas dod, ja tu sakārto un jūties labi, tad tu arī var būt aizņemts un tev var būt visādas situācijas dzīvē, bet tu vari atrast to prieku vienkārši tajā eksistencē. Man liekas, tas ir ārkārtīgi Nu svarīgi. jā, mēs esam dzīvi, bet tāpat laikā mēs nejūtam ne prieku, ne arī pašu dzīvi aiziet gar degunu, tāpēc ka mēs vienkārši nespējam viņu izdzīvot aktīvi, Mm. priecīgi, piedaloties. Un tiešām ir ļoti, ļoti bēdīgi skatīties nu jau ar vien jaunākās gada gājuma cilvēkos, kā dažādas autoimūnās saslimšanas vienkārši atņem viņiem spēju pilnvērtīgi piedalīties dzīvē. Un, arī vecāki, kuri stāsta, kur nu, viņu bērni ir aizgājuši viņa saulē un ar kādām tas viss ir par aknu, tas ir par visu par mūsu ēšanu, tas ir par mūsu dzīves stilu. Tieši tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka ir tāda sadarbība arī jauno psiholoģiju centra un ka cilvēki patiešām interesējās, kā padarīt savu dzīvi pilnvērtīgu, veselīgāku un tiešām šo te dzīvi nodzīvotu, nevis novilktu līdz pēdējai stundiņai, bet patiešām nodzīvotu. Un tajā vārdā dzīve, tas jau ir tāda tā kā šampānietis, ka tev jādzirkstī, ka tev ir jāuzsmaida pašam sev un pārējiem, tāpēc, ka tu baudi katru mirkli, tāpēc, ka tu gribi to darīt. Nevis tāpēc, ka to stāsta kāds treneris, coach, ka tev tā jādara, ja, bet tev vienkārši nāk no iekšpuses tas, ka tu gribi dalīties ar to prieku, ar to laimi. Un galvenais, ka tu esi pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, nevis nasta sev un saviem tuviniekiem, sabiedrībai, un vari tieši dot. Un, man liekas, tas došanas prieks ir milzīgs. Tāpēc turpinam dot, turpinam stāstīt, turpinam. Noteikti būs cilvēki, kas sadzirdēs, noteikti būs tiem, kuriem tas nekādi neskaras un neinteresēs, bet vienmēr pienāk tas brīdis. Vienmēr pienāk tas brīdis, kad ķermenis nu, prasa palīdzību un tiešām apzinātu fokusēšanos uz to, lai tu izproti viņa. Visu, kā viņš funkcionē, kas viņam ir nepieciešams, jo tas ir vienīgais tavs instruments, kā piedzīvot dzīvi. Tā ir. Paldies, tev, Zēl, par šo te stundu. Lieliski, nestoties to mazām sīkām tehniskām ķibelēm, kuras bija sākumā. Absolūti skaista, gaiša, patiešām vērtīga saruna, un es ļoti ticu, ka katrs paņems no šīs sarunas kaut ko sev. Varbūt, ka mēs varam arī kādu sarunu veidot trīspusīgi, īpaši tad, kad tev būs jaunās eļļas, kuras tev pastāstīs, jo man pašai par eļļām ir ļoti daudz informācijas. Esmu Mhm. gan par melno ķimeņu, gan par citām, kuras ir lincēklu un vispārējais, jo katra arī, protams, iedarbojas savādāk un ir kā signāla molekulas absolūti citiem procesiem mūsu organismā. Lai tie būtu daudz kvalitatīvāk un organiskāk notiktos. Tāpēc es ļoti arī priecātos, ja varbūt arī kosmētikas ražotāji kādreiz iznākt ar tevi kopā, jo patiešām nu, nevar neievērot to, ko mēs liekam savā mutē, tāpēc, kad pēc pāris stundām tas, ko mēs esam apēduši, kļūst par tevi, daļu no tevis, no tavām šūnām, no tavām sistēmām, no tavām šīm te funkcijām, kuras vai nu tevi atbalsta dzīvē, vai nu tevi, nu, kā lai saka, degradē šo veselību. Un mans uzskats jau ir tāds, ka kosmētika tā ir tikai sekundāra lieta, jo vispārējais ir tavās kustībās, tavās domās un, protams, ka tavā ēdienā. Un, un līdz ko mēs to balansu pareizi un prioritāti sakārtojam, tad īstenībā arī kosmētika ir absolūti mazsvarīga, kāda ir tev plauktiņos, tāpēc, kad lietas notiek, nu, tā kā tu sāki, skaistums nāk no iekšām. Jā. Ar to pašu varam pabeigt šo te sarunu, tāpēc kā sākām tā pabeigt, tāpēc, kad esmu arī tiešām atbilstoši ļoti profesionālus cilvēkus, kosmetologus runājis, kad viņi ir pārgājuši paši personīgi savā dzīvē tikai uz pareizu ēšanu, uz dažādām diētām, ja tas ir nepieciešams, uz detoksikācijas procesiem, ja viņi grib uzlabot savu izskatu, bet kosmētika tas ir, nu, lielāko daļu, nu, tāds labs nu, tāds komerciāls triks, kā cilvēku nomierināt, ka viņš kaut ko dara savā labā un kad viņš vismaz kādu laiku labi izskatīsies ilgāk.
Tā kā jā. Bet to, ko mēs varam apēst, ja tā ir kosmētika, kuru mēs drīkstam ēst, tad patiesībā sakot, mēs patiešām varētu ar šo cilvēku vai ražotājiem arī parunāt. Es ļoti priecātos, ka tu viņus Mhm. arī um, varbūt stādītu priekšā, vairāk arī ar Mhm. viņiem zina noteikti viņu vēsturi. Un es domāju, ka mūsu auditorijai, kura jau labu laiku, tātad no 2020. gada šajās grupās Vatarvē ir tieši veselīga un apzināta veselīga dzīves ceļa gājēji, tad es domāju, ka tas ir tikai vēl viena lieta, ko mēs varam piedāvāt, tas, ko mēs paši atrodam. Laba, ko citiem piedāvāt. Mhm. Vai ne? Sarunāts, labi. Labi, un paldies. Un es noteikti pie šī te video pielikšu arī tavu Sijā Dolas Instagrams kontu un arī Facebook kontu Mhm. un tavu veikala adresi, lai var Mhm. sazināties ik viens, kuram šī te saruna norezonēja. Jā, un arī citreiz man arī cilvēki arī Facebook čatā, piemēram, raksta vai ir kaut kādi jautājumi, tad pilnīgi droši arī vienmēr esmu gatava atbildēt. Ir arī daļa cilvēku, kas arī paši kaut ko mēģina uztaisīt, vai no etiķiem arī vienmēr ir kaut ko var aši nokonsultēt, un tad viņi, kā jūs tā dodat padomus, nu, galīgi nav žēl, ja kādam ir iekšās un taisīt droši. Jā, nu, īstenībā jau mēs visi esam, nu, kā lai saka, ir tas pats kolektīvais apzinātais, jā, tāpat kā baktērijām vai, nu, parazītiem vai patogēnām sugām, jā, kas dzīvo arī mūsos. Arī mums ir savs personīgais, individuālā apziņa, jā, un attiecīgi arī kolektīvā kaut kāda nasta, kas mums jānes kā latviešiem. Un kāpēc, lai mēs, latvieši, nekļūtu daudz veselīgāki, jo veselīgāks cilvēks īstenībā ir laimīgāks, un laimīgs cilvēks arī var Mhm. būt apzinīgāks. Un jo apzinīgāk cilvēki būs, jo es domāju, ka šī te pasaule tiešām kļūs arī gaišāka. Tas ir tas, par ko es arī misiju nesu šeit. Mhm. Līdzīgi. Labi, paldies, sirsnīgs, ka tevis mums varēja online satikt atkal, un kā vienmēr tiešām milzīgi daudz vērtīgas lietas var izdzirdēt no tevis. Es ceru, ka katrs paņems to, kas viņam ir visvērtīgākais, un uz sadzirdēšanos. Visu labu! Nu tā.